stāsta ne tikai par latviešu karavīriem starptautiskajās misijās, bet padziļināti par militāru tehnisku būvi kaujas priekšpostenis, par karavīru pārdzīvojumu, pildot dienesta pienākumus tālu prom no mājām. Ikdienas darbs, patruļas, dažādi pienākumi, kuru karavīrs veica, izejot no šīs militāra tehniskās būves. Šobrīd ekspozīcija pieejama no 10:00 līdz 5:00 pamata ekspozīcija, bet jau sākot no septembra mēs gaidīsim skolēnu grupas uz muzeja pedagoģisko nodarbību Trauksme kaujas priekšpostenī, kur 3 dažādos uzdevumos skolēniem būs jāiejūtās karavīru ādā, karavīru ikdienas rutīnā, pildot dažādus pienākumus kaujas priekšpostenī. Nākotnē viennozīmīgi mēs redzam šo vietu kā sadarbības vietu gan starp skolēniem un muzeju, gan starp muzeju un dažādām bruņoto spēku vienībām, kā arī viennozīmīgi šo priekšposteni izmantojot jaunsargu apmācībām, jaunsargu nometnēm un dažādu citu aktivitāšu veikšanai.